Naturalizācijas komisijas speciāliste latviešu valodas jautājumos. Maiga Bāvere. Aplausus. Speciāliste runas mākslas jautājumos. Vizbulīte Puķe. Komunikācijas un saskarsmes vadītājs Kails Gulbītis. Speciāliste naturalizācijas jautājumos Dzidra Zupa. Un es būtu naturalizācijas komisijas vadītājs Stīvs Gulbis. Tātad mēs saņēmām jūsu iesūtīto CV un cenšaties to izlasīt pēc vislabākiem latviešu valodas paraugiem, un mēs klausīsimies un vērtēsim jūsus. Bet neuztraucaties, tas tik ir eksāmenis, un viss būs kārtībā. Lūdzu. Paldies. Cienījami dāmi un kuņģi, es būšu stāstīt par savu darbs un brīvs laiks. Ziniet, komisēja, šodien es pamodus uz 8 pulksteņiem. Es izbiru no gultas, kad zvanīja 8 pulksteņi. No rīta pārtīrīju zubus, slotu un pasti. I bižāla eksāmeni. Man ir bērni un virs, tāpēc man ir maz brīva laika. Es esmu dzīvusi Pleskavas pagalmē. Es esmu 2 stāvu dzīvoklis un esmu 9. stāvā. Es jau no ieņemšanas brīža esmu bijusi blondine un man tas patika. Bērnībā mans mīļākais pasaks bija sarkanais cepurītis. Un vēl es jums gribu darīt zināmu, ka Lačplesis ir dzejnieks. Es mācos un drīz beigšu Rezeknēs universitātu. Un mums būs izlaidības akts. Šīs gads no mūsu grupas izlaižas 2 zēni un 4 meiteņi. Izlaidībai es šūšu jaunu baltu kleitu. Manai masai arī būs jauna balta kazas kleita, jo viņa vasarā taisas priecetis. Mums ir arī dārziņš ar 5 sotki. Tur aug bieži pupi un citi. Pagājušo vasarā kaut kas nozagēja mūsu zemenes. Ziniet, es tagad esmu bezdarbnieks, bezdeļnieks. Šo profesiju es iegūtu darbā. Tagad Latvijā ļoti daudz bezdeļnieku, kam maksā 100 lati. Jo viņi strādā piši mauki, rokapi, flauka jelli. Vēl es strādāju uz friziera, jo kursos es nobeidzu frizieri. Ziniet, es nokārtoju eksāmenu ļoti labi. Man uz darbu jābrauc kājām. Pusdienu pārtraukums manā darbā ir no 1 līdz 2. Man patīk adi un tambori. To es varu darīt ar aizvērtām acīm. Mans vīrs strādā gateri un ar kolēģiem drātē mauki. Ar to viņi ļoti labi nopelna. Vēl viņi nodarbojas ar pišanos. Taisā, klūgiem. Kārstesi. Ja? Un padot visu Rīgā. Ar pišanos viņi atņem daudzi gadi. Viņi ir liela pieredze. Bērni man ir dārziņā. Audzinātāji māca viņus runāt latviski. Mēs ar bērniem atpūšamies kapā. Man patīk muzika un baļets. Domu baznīcā es klausījos organu mūziku. Šogad mēs bijām Siguldā. Tur ir ļoti daudz skaistu vietu. Es biju izbrīnīta, ka
Sigulda ir tik daudz vecu pīļu. Sigulda ir parks, un tur ir ļoti daudz tiltiņi, kas sasisti no vairākām dēlēm. Parasti atpušaties mēs braucam ar mašinu. Bērni ir mazi, tāpēc virs sēž priekšā aiz stūra. Bet mēs ar dēlu un meitu viņam pakaļa. Ja ir labs laiks, mēs ejam aizdedzināties uz plūdmali. Bet, ja ir apmācies, tad braucam uz vilciena Rīgā. Dažreiz mēs braukulējam ar laivam pa Kīšežeru. Rudenī mēs ejam uz mežu aizsēņot un aizogot. Ja līst lietus, tad pēc saurejas. Pa mežu mēs visi esam slapji. Rudenī braukt ar mašinām pa Latvijas ceļiem ir ļoti grūti, jo tie dubļojas. Mēs parasti arī ejam vārtīties pļāvās, pinēm vainagi no pukiem un malciem galvā. Mēs ejam arī pārgājienos pa pļāvēm, tur ir daudz visaidu kukaiņu. Bērni, mēs atviegdināmies, jo nesājam, uz rokām bērni nesājam, ja? Un viņiem neliekam ceļojumu laikā nesmagi, kofieri. Visbiežāk, atpusties, mēs vēl braucam arī uz Jūrmali vai Pigu. Jūrmalā man patīk steigot basām kojām, pa smilše kāpēm. Un skatīties, kā jūrā peld daudzi kungi. Bet mēs parasti ejam arī vēl uz restorānu. Tur es, baigi gribu ēst un tādi sēdu varitu mēli, bezpeņa plācenišus, uzputīgu krējumu ar cukuru, šniceli cūkā, pankūkas bez peņa, salātus pupi ar gāni. Bet bieži vien mēs ar vīru arī ejam gejotas diskotekā. Mana māsa strādā fabrikē, viņa taisa augļus un dieti no šķiedrā, un mūsu bērniem ļoti patīk spēlēties ar augļiem. Viņi piesien augļi, starp divi kresli un lec viņai pāri. Mūsu vecmāmiņa man iedeva krākasi ar naudi. Mūsu vecmāmiņa ar cūka. Naudis vieši. Tur iekšā, lai mums būtu nauda. Mans brālis strādā Mēdņevē. Viņš ir geologs un meklē tur nafti. Viņš ar sukšanu nafti izsūc no zemes urbumiem, ja? Un vēl, ziniet, man ļoti patīk brīvā laikā gulēt ar savā novadā draugiem. Tas būtu viss ticamā par manu ģimeni un citiem zvēriem. Ieklausījāmies jūsu teiktajā un, godīgi sakot, labi, es pajautāšu kolēģiem, ko viņi varētu pateikt par jūsu teikto. Tā, naturalizācijas komisijas speciāliste latviešu valodas jautājumos Maiga Vābure. Ko es varētu teikt? Man ir viens, ko teikt. Tik sliktu latviešu valodas citu pirmais. Tā, skaidrs. Speciāliste runas mākslas jautājumos Visbulīte Puķiem. Ko es tur varētu teikt? Izruna bija briesmīga, šausmīga, valoda raustījās, nebija nekādas mīmikas, vispār naktīgi spēšana. Tā, komunikācijas un saskarsmes vadītājs Kāls Gailītis, ko varētu pateikt? Bija labi, bet varēja būt daudz labāk. Speciāliste naturalizācijas jautājumos Cidrās un palūdzu jūsu vārds. Doma bija saprotama, bet tā varēja arī būt labāka un nokārtot, man liekas, būs grūti šo eksāmenu. Un es kā naturalizācijas pārvaldes vadītājs godīgi varu pateikt, ieklausoties kolēģos, es vienkārši jūs būs jāapbēdina un nekas jums... Bet no otras puses paskatās, tomēr nebija nemaz tik slikti. Pareizi, kolēģi, nebija tomēr tik slikti. Bija labi, jā. Drusku pamācīsies cilvēks un nekad
apsveicam jūs ar iegūto diplomu.